Šo ceturtdienu jaunajā Rīgas teātrī pirmizrādi piedzīvos režisora viestura Meikšana iestudējums Māceklis. Lugas autors ir izcilais mūsdienu vācu dramaturgs Marijus von Mayenburgs, scenogrāfs Reinis Suhanovs un kostīmu māksliniece Monika Pormala. Ar izrādes veidotājiem tikās mūsu kultūras guru Ilze Strenga. Var jau pateikt, ka lielais sprādziens arī bija radīšanas akts, vai ne? Pateikt var ļoti daudz ko, bet fakts ir tāds, ka Zeme nav nobeigts pašpietiekams darbs un nebija pabeigta 7 dienās kopš lielā sprādziena, īpaši ņemot vērā visu sugu daudzveidību. 6 dienās tika pabeigta, 6 dienās 7. dienā Dievs atpūtās. Mēs dzīvojam laikmetā, kad lietas tiek nosauktas kaut kādos vārdos un tev vienkārši jāpievienojas tam vienam vai otram viedoklim, ja tu gribi dzīvot pietiekami harmoniski. Bet, ja tu negribi dzīvot harmoniski, tu, protams, visu laiku pārbaudi vienu viedokli, otru, trešo, ceturto, un galu galā tā ir atbildīgā demokrātija. Lugas Māceklis tēma pieteikti filozofiska. Skolēns Beņemiņš ir sācis studēt Bībeli, un viņu uzskata par morāli ir ļoti prasīgi. Sabiedrība gribētu, lai šis jaunais mesija apklustu. Viņi grib mieru. Ja viņa ir tik ļauna, tad jau Dievs pats viņu sodīs. Mēs esam Dieva sods. Tas ir par to radikālismu bacili, kas tagad pasaulē plosās un kas uzņem tādus šausmīgus apmērus. Un vieniem ir taisnība, un otriem ir taisnība. Un kur tad ir tā patiesība un kā nonākt pie tās patiesības? Un izrāda arī nepiedāvā šo atbildi, bet uzrāda tās problēmas. Lūk, drīzāk ir mūsdienu sabiedrības zemapziņas karte, kuru apraksta dramaturgs Mayenburgs. Aktieriem būs iespēja katrā ainā izdzīvot savu personāžu. Ja tā padomā no tās skolotājas puses, viņa jau tieši atrod citātus, kas atspēko to Beņemiņa dogmatismu. Tā kā, principā, citāti izraut ārpus konteksta, es domāju, ka pakļaujas jebkurai doktrīnai un jautājums, kādiem mērķiem viņi tiek izmantoti. Nē, bet Dievs nav nacists. Izrādē Māceklis skatītāji varēs iepazīties ar ļoti svarīgu Eiropas laikmetīgo dramaturgu Mayenburgu, kuram ir viegla spēles valoda un tā rosina diskutēt par būtiskiem rietumu civilizācijas jautājumiem. Man sakrīt ar viņu humoru izjūtu. Man ļoti patīk viņa jaunās atziņas tieši par rietumu Eiropas sabiedrību. Man liekas, tas ļoti svarīgi, ko pateikt. Un kaut kādā veidā viņš piedāvā tādu, arī jāpiemina tas vācu teātra atsvešinātības tas termins, viņš piedāvā to jauno teātra valodu, ar kur es personīgi nebiju īsti nodarbojies līdz šim, un arī es domāju, ka Latvijas teātra kontekstā tas varētu būt kaut kas nedaudz, varbūt svaigs. Jaunā Rīgas teātra iestudējuma Māceklis pirmizrāda 26. martā. Muzeja zālē Tāls ielā 1. Ilze Strenga, arī Skatlaps, Latvijas televīzija.